Es esmu Daiga Millere, es esmu skolotāja un strādāju skolā. Es nolēmu sadarboties ar Baltu koks, lai gan piedāvājumu bija daudz, tomēr Baltu koks bija tas, kurš spēja atrisināt problēmas, kuras nespēja atrisināt citas firmas. Bija pieņemts lēmums par cirsmu jau augustā, taču neizdevās noslēgt līgumu ar mežniecību, jo detaļu plānojums, kas bija pieņemts 22. gadā, to nepieļāva, un jaunais detaļu plānojums vēl nebija pieņemts. Baltu koks to arī izdarīja, un veiksmīgi viss ir beidzies ar noslēgtu līgumu un iesāktu darbu. Man priecēja arī tas, ka Baltu koku pārstāvji vienojās ar kaimiņiem, ar viņiem noslēdzot vienošanos par ceļu izmantošanu un krautuves izmantošanu, kas arī ir svarīgi, lai nesabojātu attiecības ar kaimiņiem, lai tur būtu oficiāli noslēgti līgumi. Tas man arī liekas, ka ir ļoti vērtīgi, ja firma to izdara. Es noteikti ieteiktu arī citiem sadarbību, arī ar maksāšanu nebija nekādas problēmas, jo man ir negatīva iepriekšējā pieredze, kad daļa summas tiek izmaksāta un firma bankrotē, un pēc tam vairs es savu naudu nevaru atgūt, bet šī situācijā pirms darba sākšanas tiek izmaksāta visa summa, un tad es esmu droša, ka man nebūs nekādas problēmas ar to naudu, ar kuru es rēķinos.